muiži. Man šķiet, ka tik lielas mājas mūsu pagastā nav nevienam. Paskat, kas par logiem vien? Un cik tā to ir daudz? Tad eipūzī. Viens pie otra. Vai, cik iekšā gaišs. Acis taču žilpst. Neviena tumša kaktiga galīgi nav. Ne tur, kur noģērties, ne kur pārģērties. Es gan tādā nevarētu dzīvot, kaut tāda klaja lauka galīgi. Nu jā. Maz nav aizstāvā. Nu jā, bet Lielkalna saimniecei no gaismas jau nav jākaunās. Viņa tik jauna un sprauna. Un galvenais, ka viņa nav ar iedomību. Vienmēr apliecājis, kā iet. Un ja kas, kā ģērbjās, kā lielmā. Paklausies. Un galu galā. Viņa vismaz visus mājas darbus dara. Pati kā vienkārši kalpotne, tā kā tu! Jā, kas tu taču pati? Nu, mīļie ciemiņi, kā tā patīk mūsu jaunā māja? Vai, Zelti, nu debešķīga, īsta pils. Ja man kāds ļautu tādā drusciņ padzīvot, es aiz laimes uz vietas nomietu. Nu, man tā kā domāt, ka māja būtu jāatstāj bērniem. Un kad nomirst? Lau, Lielkalna, kad nomirst, kā māja atstās? Bērni tad tev nav? Es jau tu vēl netaisos. Un arī par atstāšanu domāju, neesmu. Nu, paklausies. Mantinieki, par tiem jādomā laicīgi. Bērni jau nav tāda preci, ko katrā veikalā no plaukta var paņemt. Labi, Lielkalna saimniece. Tā kā vajadzētu pasteikties. Kur tas laiks, ka precējāties? Ak, 2-1. Kur nu 2-1? Mums dzīvotāja pilna māja. Pirmkārt, mana māte, puiši, meitas, ganu zēns. Pilna māja. Sirdī tev tukšums. Ot, ka nav tādi mazi brēkolīši, kas tēvam vārdā pieķerās. Vai mātei Lindrekos, tad mājā nav pilnības. Ko nu tu runā, Nieks? Kā tā paša māja tā pilnība? Viens uz Krievijā aizvots, otrs cietumā sēž. Nu, jā. Nu, tagad jau tāda patukšāk ir. Bet kādreiz mājā bija laime un prieks. Un ja kas, man tā vismaz ir cerība, ka kāds atgriezīsies, vismaz mani uz kapa kalniņu pavadīt. Jā, tev jau vēl ir cerība kādu sagaidīt. Bet man vairs ne. Visus 3 karš paņem. I Valdi, I Vili, I Pēteri. Pēterītis vēl tāds pavisam maziņš, maigiem matiņiem. Kas zina, kurā pasaules malā tagad viņu kauliņu trūk? Ko nu runāt Lingus tēvam par tik seniem notikumiem? Lai nu paliek. Vai tu domā, ka savus bērnus tā var aizmirst? Neaizmirsīs kaut 100 gadus dzīvi. Māte vēl tajā pašā gadā aiz bēdām aizgāja. Tikai es kā tāds ar celus citiem pa kājām mētājums. Jā, bērni dara lielas cits. Nu, bet reiz taču tev bija arī prieks. Jā, bija. Kad tas pats Pēterītis, maziņš būdams, apķērās ar mazām loķilēm ap kaklu un piesita ar kājelēm un sauca
pusā. Bet vēlāk. Lai nu paliek Vīmas tēl tie bēdīgie stāsti. Ciemiņi jau gribēs ēst. Aija, Aija! Uzklāja lielā istabā galvu. Vēlāk jaunieti turpat varēs padeņot. Es jau redzu, Jānis mīļais kā tāds jauns kumeļš. Neko slēp saimniec. Padarcot jau gribas, un kāda kumos ar nebūtu slikti iekam. Tā teikt, iesvērtīsim to māju tā pa īstam. Nu, lai ātrāk tiktu, Ejai palīgā. Labprāt, saimniec, kā ja es vienmēr eju palīgā. Bet es to tavu palīdzību nevienmēr labprāt pieņemu. Nu, vai nu tā nu būs? Būs, saimnieci. Bet jums arī vēlāk jānāk ar mums padeņot. Nu, ja nu mani veceni kāds izdancinās, tad par ko ne? Bet tu neaizmirsti ar saimnieku drusku paraustīt. Izskatās tās gluži bēdīgs. Es jau to darītu labprāt. Tā kā kauns, kā baila. Vienmēr izturās tā, it kā manis nemaz neredzētu. Kas ar viņām neko no kalpona neredzēt? Kā tik izdara savu darbu un pietiek? Nu, par Aijas darbu mēs nevaram sūdzēties. Bet nu, ejam. Kāda ņipra un iznesīga bebīta. Jā, spēcīga un vesela kā pati ziedošā daba. Ja tāda reiz dzīve kļūs sieva, tad bērni dzims veseli kā āboli. Bērni kā āboli? Tad? Laikam gan. Un uz sievas godu viņai arī ilgi nebūs jāgaida. Ir jau vienam otram puisim galvu sagrozījusi. Uz rudeni varbūt būs kāzas. Kā tad? Un nākam rudeni bērns pie krūts un jaunīgi pagalā. O, jāsēkutim, vai tad uzreiz jāpūnīt pagalām? Daža laba sieva tik tā īsti uzplaukst pēc bērniem. Un es jau liekam saimniec tā domāju, ka jums jau Martas nāktu tikai par labu. Kas to var zināt? Nu, tā jau viss nav, kas to var zināt. Es to jau sen vairs nesaprotu. Kāpēc liekāns saimniec, tas dieviņš jūs nesvētī ar bērniņiem? Daža laba tāda kārna sieva, bērni katru gadu pabrēkuļi. Tu domā tā liela laima katru gadu pa bērnam? No, ja nu ne katru gadu, tā kā 3-4 vismaz vienu. Jāiet apraudzīt, ko tā Aija tur dara. Saimniec, es nevaru atrast to manu spodu. Gaidī zaļajā šķirstā, es pati tevi iedošu. Nē, saimniecība, es pati visu izdarīšu. Parunāju ar viena ciemiņiem. Ar šiem ciemiņiem jau esmu diezgan iztriekusies, jāiet apraudzīt, cik jādara. Ciemiņiem varat patriekties, bet pie darba šodien mani. Es nesaprotu, kādēļ to bērnu viņiem īsti nav? Kā es to zinu? Ko tu visu laiku par tiem bērniem var runāt? Bet tad tu neredz, ka Marijai tas nepatīkami. Vai dieviņ mīļo sirsniņ, es jau tikai tā valodas uzturēšanai. Es jau neaiz jauna prāta. Nav taču tie bērni, tas tad nāktu tik viņiem par labu. Tā vai. Daža laba, tāda kārna un tāda, un bērni dzimst visu laiku. Paklausies, varbūt tas Pēteris jaunības dienās tā lustīgāk padzīvojis un ir kāda slimība. Pēters nekad nav bijis uzdzīvotai, un nekāda vaina viņam arī nav. Nu, tad jau pašai kāda vaina vai kāda sieviešu kaite vai. Marija arī pilnīgi vesela. Nu, tad es nesaprotu.
Bet tu taču varētu paņemt kādu audzināšanā. Varētu jau gan. Marija jau tā kā gribētu, bet pats negrib. Sakot, ka nevarot zināt no kādiem vecākiem. Vai, pareizi, Zeltiņ, lūk, te vīgriešņi paņēma puiku audzināšanā. Skoloja, audzināja un vienkārši zablis iznāca. Bet nu māca savu ciemiņu arī pie galda. Saimniec, vēl viens ciemiņš atnāca, kaķu dārtiņa. Vai tad ar visiem suņiem un kaķiem vai? Nē, šoreiz kāda bija viena pati. Jāpasās, kur te bez bērnu palikuši. Liecieties nu mierā, pats cilvēks, kas zina, kas viņai sāp. Nu, labdien, jūs mājās. Labdien, labdien! Kas tad jūs atvedis mūsu mājās, dārgi? Būtu zinājusi, ka jums te tādi svētki nebūtu nākusi. Bet man redz duksītis neskur kāju sagrūdis. Nāk padomu prasīt. Tev viņu pie daktēra vajag aizvest. Aizvestu jau ardēli, bet man naudiņas nav. Un es vai tāds cilvēku dakteris maz zina, kas tam lopiņam kait. Varbūt jūs, saimniecīt, zināt kādas zāles. Es zinu. Nu? Vai pats ar visu uzķurāt un būs vesels kā likt? Ko tu dēlī tā nesmēji par slimu lopiņu, pašam tev būs kāda kaita. Ī, nepieguļ man to, rūj, nē, rūj. Aptiniet viņam augus māla apliekamos ar kāju. Varbūt, ka palīdzēs. Saimnieki, paldies. Es esmu tik ļoti nobēdājusies. Ko tu dārt nevies ar tiem suņiem un kaķiem? Svīdini cilvēkus! Kas tur ko smieties, ja tu kādu pustonīti lolo un mīli? Nu, ja tu tik traki viņus mīli, tad uzturi taču kādu